Latvijas otrā ziemas olimpiāde – snowboards. Latvijas otrajā ziemas olimpiādē snowboardā divas disciplīnas – paralēlais slaloms un snowboard cross. Pirmās medaļas tika izcīnītas paralēlajā slalomā, kas norisinājās Siguldas pilsētas trasē. Uz startu devās 8 snowboardistes un 25 snowboardisti. Kvalifikācijā sievietēm labāko laiku uzrādīja Signa Valdusa, kura parādīja stabilu sniegumu un abu braucienu kopsumā bija par 5,19 sekundēm ātrāk par savu sekotāju Maiju Ūdri. Cīnoties finālos, Signai izdevās nosargāt pirmo vietu, un tādējādi rezultāti sekojoši. Pirmā vieta Signai Valdusai no Siguldas novada, otrā Ilzei Vilks no Rīgas pilsētas un trešā Lauma Ildena arī no Rīgas pilsētas. Vīru konkurencei kvalifikācijā labāko rezultātu kopsumu uzrādīja Ansis Blumbergs, aiz viņa Andris Sablaževičs un Zigurds Penkuls, kas ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas slalomu braucējiem. Fināla cīņas ieviesa lielas izmaiņas, un zelta godalgu nopietnā cīņā ieguva Andris Sablaževičs no Siguldas novada, aiz sevis atstājot savus novadniekus, kā otro Ansi Blumbergu un trešo Mihailu Kurausku. Snowboardā slalomā savus vārdus ir pieteikuši jaunie snowboardisti, un ko par to domā viņi paši, jautājām slaloma sacensību uzvarētājiem Signai Valdusai un Andrim Ablaževičam. Šodien esat kļuvuši par Latvijas otrās ziemas olimpiādas uzvarētājiem. Kāda ir sajūta? Diezgan laba. Ļoti laba. Esam apmierināti. Spraiga cīņa. Jā, ļoti spraiga. Ceļš puišiem. Kā jums pašiem liekas, kas bija tas, kas jums ļāva uzvarēt? Sportiskais gars. Līdzjūtēji. Jā, līdzjūtēji arī. Ko jūs novēlēt saviem līdzjūtējiem? Lai viņi turpina mūs atbalstīt. Tieši tā. Snowboard cross norisinājās Ozolkalnā. Daži komentāri par trasi no Ināra Bīrmaņa. Šobrīd esam Ozolkalnā, kur atrodas snowboard cross trase. Viņa apmēram ir 600 metrus gara. Jau stāv no iepriekšējās nedēļas nogales, ka šeit norisinājās starptautiskās sacensības snowboardā, kurā piedalījās ārvalstu sportisti. Sacensības risinājās 2 dienas, sestdienu un svētdienu. Man gāja diezgan veiksmīgi, jo abas dienas izcīnīja uzvaru. Šobrīd trase ir apmēram tāda pati, varbūt nedaudz virāša, nedaudz padangātas, bet tā visumā viss ir tas pats, kas bija starptautiskajās sacensībās. Kopumā sacensībās piedalījās 28 dalībnieki. Jāatzīmē, ka snowboard cross ir bīstama un sarežģīta disciplīna, kas saistīta gan ar ātrumu, gan lēcieniem, un bez nopietnas iepriekšējas sagatavotības trasē doties nevajadzētu. Sieviešu konkurencē pirmo vietu ieguva Signa Valdusa no Siguldas novada, otrā Lauma Ildena no Rīgas pilsētas un trešā Zane Leja arī no Rīgas pilsētas. Vīriešiem labākais Toms Vasiņs no Cēsu novada, otrais Inārs Bīrmanis no Rīgas pilsētas un trīnieku noslēdz Jānis Jansons no Priekuļu novada. Vēl par novadu vērtējumu. Siguldas novads ieņem godpilno pirmo vietu ar 3 zelta, 1 sudraba un 1 bronzas medaļām. Otrā vieta Cēsu novadam ar 1 zelta un trešā Rīgas pilsētai ar 2 sudrabiem un 3 bronzām. Priekuļu novadam 1 sudrabs.